Latvijas vieglatlēte Aiga Rapiņa zelta un sudraba medaļa šī gada Londonas Paralimpiskajās spēlēs ir lielisks pierādījums tam, ka arī cilvēki ar kustību traucējumiem spēj pilnvērtīgi dzīvot. Šodien esam ieradušies dienas rehabilitācijas centrā Saule, kur uzzināsim vairāk par iespējām, kā cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodarboties ar sportu. Ja vien cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir vēlēšanās nodarboties ar sportu, tad Rīgā var atrast vietas, kur nodarboties ar sportu. Protams, var piekrist, ka nav pietiekami daudz šo iespēju, bet ir laba ziņa tā, ka šobrīd tiek uzsākta sporta zāles būvniecība pie Rīgas Kalpaka Daļmatu pamatskolas, kur šī jaunā sporta zāle būs aprīkot ar pilnīgi visām nepieciešamajām palīgierīcēm, lai šo sporta būvi jauno varētu izmantot personas ar jebkāda veida ierobežojumiem. Speciālās skolās sporta stundu ietvaros viņiem šis sports ir, un speciālās skolām ir savu, šis sacensību kalendārs, kas ir speciālās olimpiādas pakļautībā, un šo skolu skolēni arī piedalās šajā sacensībās, ko organizē skolu sports. Bet citādi, viņi ir informēti arī par mūsu Latvijas bērnu jauniešu invalīdu sporta sacensībām. Piemēram, mums ir vieglatlētikas sacensības, bočijās sacensības, bet jāsaka tā, ka atkal tie, kas atved uz šīm sacensībām, tie ir skolu sporta pedagogi. Diemžēl jāsaka tā, ka mēs neesam pieredzējuši tādu atsaucību, kad būtu kāds treneris vai kāds vecāks, kas atvest savu bērnu tīri individuāli uz mūsu pasākumiem. Tātad nevienā sporta skolā, tas ir profesionālās ievīru sporta izglītības programmās vai interešu izglītības programmās, interešu izglītības iestādēs un skolās nav liekta iespēja nodarboties bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pat vēl vairāk ir vairākas skolas, kuras ir specializētas bērniem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, 71. vidusskola, kas ir bērniem ar stājas traucējumiem, ja, tur ir ļoti daudz dažādu sporta pulciņu bērniem, kur var nodarboties. Tāpat arī Bērnu jauniešu centrā Auseklis vieglatlētikas programmās. Tas ir jāskatās atkarībā, kādi ir šie traucējumi, cik smagi viņi ir. Varbūt viens otrs sevī saredz šo Aigu Rapini, un arī man ir bijuši zvani no vecākiem ar jautājumu, kur es varētu savu bērnu vest un ar kādiem sportveidiem es varētu nodarboties. Un to visu informāciju var patiesībā iegūt mūsu mājaslapā www.asports.lv, kas ir mūsu Latvijas bērnu jauniešu invalīdu sporta federācijas mājaslapa. Bet tieši tāpat kā olimpiskām spēlēm, tāpat paralimpiskām spēlēm bērni šī augsta līmeņa sasnieguma sportā nonāk caur savu dalību treniņu nodarbībās, izvēlētā sporta veidā. Piemēram, labs piemērs ir Rihards Snikus, kas ar labiem panākumiem startēja jāšanas sportā, un viņš ar savu treneru Darju Cihomīrovu sadarbojās jau vairākus gadus, un tas ir šī darba rezultāts, ka viņš ar 4. vietu šogad startēja Paralimpiskajās spēlēs. Tas ceļš neatšķirās ne ar ko, kā mēs sakam, praktiski veseliem bērniem. Ir vajadzīga gribēšana, ir vajadzīga iespēja un ir vajadzīgs mērķis šim bērnam. Patiesi prieks, ka tieši šogad mēs radām iespēju izveidot jaunu konkursu tām nevalstiskajām sporta organizācijām, kuras organizē sacensības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un šī gada konkursa ietvaros tika sadalīti jau gandrīz 10 000 latu dažādām sacensībām. Piemēram, ir atklātais čempionāts šahā un dambretē invalīdiem, sacensības peldēšanās bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī orientēšanās, galda tenis, un īpaši šoruden tiek veidota konkursa ietvaros sporta diena Nāc un sporto sev par prieku, kur ar dažādiem kustību traucējumiem var piedalīties personas. Bet līdz šim konkursam ir vēl viens konkurss, kas jau ir vairākus gadus mums par labāko Rīgas bērnu un jaunatnes sporta organizāciju. Un šī konkursa ietvaros šīs organizācijas var saņemt finanšu līdzekļus savas kapacitātes stiprināšanai. Tad vai viņi brauc uz sacensībām, vai viņi iegādājas inventāru, vai viņi apmaksā biroja īri. Un gribētu pieminēt tādas organizācijas, kuras regulāri ir saņēmušas arī atbalstu šī konkursa ietvaros. Tāda kā biedrība Saule, Rīgas nedzirdīgo sporta klubs, Rūpju bērns, Optimists. Kā arī ir šis atsevišķais Rīgas domas atbalsts Latvijas Paralimpiskajai komitejai.
Kāda ir kopumā bērnu un jauniešu atsaucība un vēlme sportot? Nu, jāsaka tā, godīgi sakot, pēdējos gados tā ir vispārēja tendence ne tikai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bet arī praktiski veseliem bērniem, kad, diemžēl, tā vēlme regulāri un tā mērķtiecīgi sportot, jāsaka, samazinās. Ja? Un mēs savos pasākumos redzam mazāk dalībnieku, bet tas nav tikai tādā sporta jomā, bet arī sporta stundās. Un tā kā es strādāju pat Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un mūsu studenti, kas iet uz skolām, šo reālo situāciju arī redz, un viņi nes man šo informāciju par to, ka aizvien mazāk bērni ir iesaistīti regulārās fiziskās aktivitātēs ārpus skola, un arī viņu veselības stāvoklis skolās pasliktināts. Tā kā, tā vispārējā tendence, diemžēl, ir tādā negatīvā šobrīd virzienā, ja? Bet es domāju, ka šie pozitīvie piemēri, tādi kā Aigars Apins, Edgars Kļaviņš un citi mūsu paralimpiskie sportisti, varbūt arī mudinās un motivēs vecākus un bērnus meklēt šo iespēju, jo tas jau nav tikai šī fiziskās aktivitātes, fiziskās veselības uzlabošana, tā ir socializācija, tā ir saskarsme, tā ir iespēja redzēt pasauli, tā ir iespēja varbūt arī izvēlēties profesionāli sev karjeru, izglītību, ja, teiksim, kā Edgars Kļaviņš šobrīd studē par sporta pedagogu, Dmitrijs Silovs, kas arī mūsu paralimpiskais sportists, šobrīd ir 3. kursa students Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tā kā, es domāju, tas sports ir tāda daudzpusēja, viņiem ir nozīme ne tikai tādā vienā virzienā uz sportu, bet viņiem ir tāda, var teikt, ļoti daudzpusēja varbūt ieguldījums šī bērna tālākā nākotnē. Patiesībā tas novēlējums ir gan vieniem, gan otriem viens atrast sevi vēlmi, atrast sevi mērķi vispirms. Vai tas ir mērķis regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, vai tas ir mērķis iemācīties kādu konkrētu sporta veidu, vai tas ir mērķis piedalīties kādās sacensībās, par kurām varbūt ir zināms pēc gada vai pēc paralimpiskās spēles, varbūt Brazīlijā, ja, tas arī var būt mērķis. Un otrs ir atrast cilvēku, kas ar tevi grib darboties un šo mērķi palīdzēt īstenot. Un tad jau es domāju, ka kaut kas sanāks beigās labs.